Paldies! Priecīgas lieldienas! Tā jums Dimzēns! Paldies Dimzēnam, paldies! Es ceru, ka tagad visiem jau ir tāda lieldienu kārtīga lustēšanas sajūta. Un tagad, kamēr mums kaut kur no tālienes nāk dejotāji, tad man jums ir kaut kas, ko pajautāt. Nu, piemēram, tā, kur man ir zaķi ir maisā, jā. Mīkla, pavasara mīkla. Visi ņem, neviens nemaksā. Un es gaidu to atbildi, kas man rakstīta te. Nu, kas tur ir ko? Olas? Nē, kas vēl? Kas tur bija tālumā? Zaķi nebija, nē. Reku, te kungs ar akordeona kasti, bet nāc ar visu kasti. Nē, kasti nokļau. Nu, nāc priekšā. Nu, tad nāc bez kastes un neko darīt. Nāc bez kastes, jā. Var jau būt, ka kāds vēl teica, bet es no viņa tā ļoti jau dzirdēju vairākas reizes, jā. Nu, tad, kas ir tas, ko visi ņem un neviens nemaksā, un tas ir sevišķi daudz pavasarī, un šodien, piemēram? Saules siltums. Nu, tieši tā, tas ir saules siltums. Nu, tad tev par to viens lieldienu zaķis. Paldies! Var iet tagad kravāt savu kasti, reku tev džeks viens kasti nes prom, skaties uzmanīgi, ja? Kamēr tev novērsies, jau kastē aiziet. Tā. Nu, tagad ir vēl grūtāka mīkla.
Slauku nevaru izslaucīt. Pienāk laiks un pats aiziet. Sniegs nav pareizi, bet vējš arī tas nav, bet jūs visi domājat ļoti pareizā virzienā. Ziema arī tā nav. Pavasars arī tas nav. Laiks nav. Augstums nav, zaķis arī tas nav. Kas tas ir? Gada laiki. Nē, tie nav gada laiki. Nu, slauku nevar izslaucīt, pienāk laiks pats aiziet. Lietus nē. Ziema arī nav. Nu, kas? Mākoņi, bet jūs visi esat ļoti tuvu. Vējš tas nav, nu kas? Vējš bija, mākoņi bija, lietus bija, nu kas vēl tur? Pasākuma vadītājs pats aiziet, arī taisnība, jā, tā ir, bet nē. Nu, kas tur ir? Nu, ūdens nav, lapas arī nav. Tā, labi. Nu, tā ir seno laiku mīkla, tas jums jāsaprot, jā? Un tātad tur ir saistīts ar sauli. Nu, tagad, principā, uz reakciju iziesim. Kurš pateiks pirmais? Kas ir saulei? Stari, rekur. Džeks ar visu gailīti, cukurgailīti paliecās gandrīz vai. Ola arī saule. Paldies. Tā, lūdzu kungam piešķiriet zaķi. Jo saules stari ir tas senais atminējums, kur slauku nevar aizslaucīt. Tā, un tagad ir tāds arī ļoti viegla mīkla, manuprāt, bet, kurš ātrāk uzmīt, tas dabū zaķi. 4 brāļi iet pa ceļu, citu nepanāk. Ļoti pareizi, bet viņi bija ātrāki. Kur te bija gada laika? Nu, pirms 15 minūtēm. Tu jau vakar arī teici gada laika, visticamāk pirms 15 minūtēm, bet jautājums jau bija tikai tagad. Tā. Nu tad, tā, pāriesim pie... Vēl kāda grūtā mīkla. 4 kāpas kumeļam augšpēdu danco. Nav zaķis, nav dejas? 4 kāpas kumeļam augšpēdu danco. Kā tu zināji? Tieši tā. Pasaka visiem skaļi, kas tas bija? Šūpoles. Nu tieši tā, šūpoles tās bija. Tā. Un tad... Tagad ir tāds kārtīgs, es redzu, ka te pilns ar lauksaimniekiem sanācis, lauksaimnieku minējums. Saimniece nāk no klēts, skalu bunte padusē. Kā tu zināji? Viss, es domāju, ka te ies vaļā mēs 5 minūtes, lūdzu, pasniedziet Jaunskungam, ja viņš par visu to atminēja. Jā, labi. Nu tad, tagad ir pavisam tāds ātrais minējums. Kas dzied bez notīm? Te bija ātrāk, kaut kur te gailis bija ātrāk. Viss ātrāk gailis bija šajā pusē. Labi, tā bija reakcijas mīkla. Un tagad cērt ledu uz cērt sudrabu. Cērt sudrabu uz cērt zeltu. Kaut kur te ola, vai tie. Ar visu krēslu palcās, tur arī bija ola, jā? Iedodiet vienu šokolādes zaķi šeit, lūdzu, un vienu tur kungam arī, Jaunskungam, jā. Jūs arī teicāt pareizi, bet viņi bija ātrāk šoreiz. Nu, nekā nevar. Tā. Labi. Nu, tad vēl viena. Viņi gatavojās ļoti labi, jā. Kungs sēd pilī bez logiem, bez durvīm. Kas tas pa kungu? Cālis. Kurš teica cāli? Trāpī, ja? Dāmai lūdzu ar rozā sirsniņu šāli pasniedziet zaķi. Tā. Vai mums ir vēl zaķi? Mums vēl ir zaķi. Ļoti labi. Tā. Nu, tad tagad uz reakciju. Debesis stāv, zemi silda. Te kaut kur kungs, pa visiem bija ātrāk atkal. Tā. Šis atkal vai kas? Kurš? Jā. Lielākais viņš vienkārši kautrīgākais. Iesniedziet viņam arī zaķīt, lūdzu, jā. Tā saule pareizā atbilde bija, jā. Un tagad ir tāds jau grūtāks. Pieši ir. Jātnieks nav, rāda, pulkstenis nav. Kur te gailis kaut kur te, kurš teica? Rekur, arī kungam iedodiet zaķi, tieši tā, vairāk teica gailis, bet nu kungs bija ātrāks pa visiem. Ļoti, tā, precīzi. Tā, un mums ir pēdējais zaķis, un
Nu re. Kunkuls krīt no sola, neviens dakters nevar glābt. Te kaut kurš teica olu visādi, kur kungs salāt krāsas ceļu policijas jaciņā. Paldies. Nu redz, tā. Nu, tik tālu mēs ar Mīklām esam tikuši. Un vēl tikai atgādināšu, ka lieldienās jākrāso olas tikai tāpēc, lai jūsu vistas visiem dētu skaistas olas. Tā tāda atziņa visiem vistu sēmniekiem. Savukārt, dārgā Lielupe, vai jūs esat gatavi? Nu tad, dāmas un kungi, es aicinu turpināt svinēt kopā ar mums lieldienas šeit, Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukuma skvērā, daudzinot pavasari sauli, gaismu, kas pie mums beidzot ir atgriezies, un paskat, nu, cik mēs bijām ilgi gaidījuši, vai ne, ka varēs beidzot bez tās ziemas lielās jakas nākt ārā un svinēt un priecāties. Un Tautsdeja ansamblis Lielupe mums palīdzēs šīs svinības svinēt, godāt un priecāties gan par pavasari, gan vienam par otru.